Esiet sveicināti mūsu kanālā. Esmu Ritvars, Bet mani vecāki sauc par Aleksandru. un, ja šobrīd skatāties šo video, tad noteikti esat spēka sporta entuziasti, vai arī tieši pretēji vēlaties ko jaunu uzzināt. Bet mēs uzreiz brīdinām, ka mēs neesam nedz eksperti, nedz arī mums ir kāda specializēta izglītība šajā jomā. Tāpat neesam nedz sporta meistari, nedz kā citādāk godalgoti sportisti. Toties mums ir ļoti bagāta praktiskā un teorētiskā pieredze, ar ko arī vēlamies ar jums padalīties. Tā kā šis ir mūsu pirmais nopietnais video, tad mēs uzskatām, ka mums ir pienākums pastāstīt, kā tas viss notiksies tālākiem par mūsu raidīšanas stilu. Pirmkārt, šajā kanālā būs daudz teorētiskās informācijas, kas notiks tieši lekciju formātā, tādā, kādā jūs vērojat mūs šobrīd. Jā, un būs arī savādāks formāts, respektīvi mēs filmēsim trenažieru zālē. Tas viss paredzēts tāpēc, lai jūs varētu iemācīties pareizi biomehāniski izpildīt vingrinājumus, un lai jūs pēc iespējas mazāk traumētos, un principā, lai jums nevajadzētu iet un lūgt katru reizi palīdzību cilvēkiem, kas varbūt pat nav īsti kompetenti šajā jautājumā. Mūsu projekta nosaukums ir Powerbuilding, un kā jau esat iedomājušies, šis saliktenis radies pateicoties vārdiem powerlifting un bodybuilding. Ja kā mūsu galā to dēvē par spēka trīscīņu un kultūrismu. Respektīvi par kultūrismu jums vēstīs Aleksandrs. Bet ar spēka trīscīņu jūs iepazīstinās Ritvars. Tad kāpēc galu galā mums tas vajadzīgs? Kāpēc mēs to darām? Ar šo informāciju jūs diezgan izsmeļoši varat iepazīties mūsu kanāla sadaļā par, bet šobrīd ķersimies vērsim pie ragiem. Un šodien mūsu sižets būs veltīts tieši šai tēmai par šiem konkrētajiem sporta veidiem un to galvenajām iezīmēm. Nu ko, esam iepazinušies, ja? Tad mēs varam sākt. Kas tad īsti ir kultūrisms? Lai tiktu galā ar šo jautājumu, tad mums ir jāatmet visas klišejas un daļrunības un jāsaprot, ka tam ir gan sporta daļa, gan arī skatuves daļa. Kultūrisms ir skaistuma konkurss, kas sākas tajā brīdī, kad atlēts uzkāpj uz skatuves un ļauj lemt savu sportista likteni konkrētai žūrijai. Žūrija, kā likums, vienmēr ir subjektīva. Kāpēc subjektīva? Tūlīt izskatīsim šo jautājumu. Nu, pieņemsim tā. Ja mēs vēlamies noteikt muskuļu izmēru, ko mēs darām? Mēs ņemam un mēram to ar mērlenti. Ja atmiņa mani neviļ, es neesmu redzējis nevienas sacensības, kur tas tiktu darīts. Tātad muskuļu izmēru nosaka pēc žūrijas izjūtām, pēc kaut kādas relativitātes pret otru sportistu. Labi, kā jau minēju, man tas šķiet subjektīvi. Otrais, kā mēs mēram simetriju? Atkal jau simetrija, tā ir vienas puses attiecība pret otras puses attiecību. To arī jāmēra ar mērlentu manā skatījumā, vai ne? Tas tiek noteikts uz aci, atkal jau subjektīvs kritērijs. Kā mēra proporcionalitāti? Manuprāt, lai izmērītu proporcionalitāti, vajadzīgs kaut kāds etalons, vai ne? Kā likums tāda etalona nav, un tas atkal tiek veikts uz aci. Cilvēks vienkārši skatās, patīk viņam šī attiecība vai nē. Bet blakus cilvēks atkal domā pretējo. Viņam nepatīk, vai arī atkal patīk tā attiecība. Respektīvi, etalona nav arī konkrētības, tātad nav arī objektivitātes. Kā piemēram mēra reliefu. Iedomājieties, ir divi sportisti. Vienam ir tauku ūdens procents 10%, otram 5%. Šādā gadījumā mēs diezgan viegli varam noteikt uzvarētāju, jo viens ir jūtami sausāks par otru. Bet, piemēram, ir arī otrs variants. Vienam ir 5% un otram 6%. Abos gadījumos viņiem būs strīpainas pakaļas un strīpainas muguras, kas nosaka vienkārši atlētu ārkārtīgo sagatavotības līmeni, nenormālu reliefu, vai ne? Bet kā mēs šajā gadījumā noteiksim uzvarētāju, ja visi pārējie kritēriji ir vienādi, pieņemsim vienādi, kā mēs noteiksim uzvarētāju šajā gadījumā? Manuprāt, te atkal ir tikai subjektīvi. Kā redzat, šajā gadījumā kultūrisms īsti nav pieskaitāms pie sporta, taču tā vērtēšanas kritērija lieliski atbilst skaistuma konkursam, respektīvi subjektīvi vērtēšanas kritērija. Lai nu kā, kultūrismam ir skatuves daļa un ir arī sporta daļa. Visi tie treniņi, visa atjaunošanās, jebkura sagatavošanās konkrētai skatuves kondīcijai, lūk, šīs posms ir nosakāms kā sporta posms. Kultūrisms ir īpatnējs sporta veids, un tūlīt paskaidrošu kāpēc. Ja visos pārējos
sporta veidos, klasiskajos sporta veidos, mūsu mērķis ir pacelt konkrēti lielu svaru, tad kultūrismā paceltais svars mums nav īpaši aktuāls. Kāpēc? Tāpēc, ka kultūrismā svarīgs rādītājs ir tieši muskuļu apjoms, nevis tā maksimālā celtspēja. Kā mēs iegūstam muskuļu apjomu? Muskuļu apjomu mēs iegūstam maksimāli pielāgojot mūsu muskuli konkrētai slodzei. Slodzi mēs iegūstam no muskuļa darba spējas konkrētā īsā laikā. Respektīvi, mums ir jāpaceļ ļoti liela tonnāža konkrētā īsā laikā. Tādos sporta veidos kā powerliftings un svarcelšana mums ir aktuāli pacelt maksimālu svaru. Darba spēja mūs neinteresē. Mūs interesē maksimāli iegūtais rezultāts. No tā izriet, ka kultūrismā mums maksimāli jānoslogo tieši viens muskulis, jo mums ir svarīgi, lai tas veiktu konkrētu lielu darbu. Pārējos divos sporta veidos iepriekš minētojos mums ir aktuāli pacelt maksimāli lielu svaru. Tāpēc mēs tajos iesaistam maksimāli daudz muskuļu, maksimāli daudz sistēmas, ķermeņa sistēmas, kā piemēram endokrīnās, sirds, asinsrites, enerģētikas rezervas un visas pārējās sistēmas. Ja? Tāpat kultūrismā mēs izmantojam specializāciju, atkal jau izolējam konkrēti muskuli un trenējam viņu. Pārējos abos sporta veidos mēs specializāciju izmantojam salīdzinoši reti, lai izlabotu dažādas nepilnības konkrētās kustības veikšanā. Ko mēs no tā varam secināt? Mēs varam secināt to, ka kultūrists ir atlēts, kas trenē savu spēju veikt lielu darba apjomu konkrētā laika periodā ar viņam maksimāliem, vidējiem darba svariem. Kā tas izpaužas praksē? Tie ir daudzi piegājieni, daudzi atkārtojumi, īsas atpūtas. Vēlreiz atkārtošos, mērķis nav pacelt maksimāli lielu svaru, kā arī mērķis nav pacelt mazu svaru maksimāli daudzas reizes. Mērķis ir padarīt maksimāli lielu darbu, ko var sasniegt, trenējoties daudz piegājienos, daudz atkārtojumos un īsā laika periodā, ar lieliem, taču ne submaksimāliem svariem. Powerliftings, jeb spēka trīscīņa, ir klasiskais sporta veids, kas sevi ietver 3 bāzes elementu apvienojumu – spiešanu guļus, pietupienus un vilkni. Jūs jautāsiet, kāpēc klasiskais? Tas ir tieši tāpēc, ka sacensībās uzrādītais rezultāts ir objektīvi izmērāms un ir konkrēti nosacījumi, kuros rezultāts tiek uzrādīts un izmērīts. Īsāk sakot, vai nu atlēts paceļ svaru vai nē. Protams, ir dažādas federācijas, kurās ir atļauti dažādi ekipējumi un dažādi noteikumi. Taču tas viss ir iepriekš atrunāts un zināms abām pusēm. Un runājot par ekipējumu, nošķir 2 powerliftinga virzienus – celšanu bez ekipējuma, tā saucamo powerliftingu un celšanu ar ekipējumu. Bet pat bez ekipējuma sacensībās tomēr ir atļauts izmantot daļu no ekipējuma. Pie šī ekipējuma pieder svarcelšanas josta, locītavas vaites un specializēti apavi. Tas vajadzīgs, lai rūpētos par sportistu veselību un izvairītos no traumām, jo piekritīsiet, vairāk 100 kg uz pleciem vai uz rokām tomēr ir liels svars. Sacensībās katram sportistam ir dotas 3 iespējas uz katru vingrinājumu, lai parādītu labāko sniegumu katrā no šiem vingrinājumiem. Tātad, summāri atlētam ir doti 9 mēģinājumi, lai pierādītu savu dominanci visās 3 disciplīnās. Tomēr ne visi piegājieni ir obligāti jāizpilda. Ja sportists ir apmierināts ar kādu no rezultātiem, ko ir sasniedzis 1. vai 2. atkārtojumā, viņš var attiecīgi neizpildīt nākamos atkārtojumus šai disciplīnā. Ja sportists kādā no disciplīnām, piemēram spiešanā guļus, nespēja uzrādīt nevienu sekmīgu rezultātu ar sev sākumā pieteikto svaru, attiecīgi viņš tiek diskvalificēts no tālākās darbības sacensībās. Klasiskā treniņu metodika lifteriem ir sekojoša – strādāt ar submaksimālu svaru un katrā piegājienā aprobežoties ar 5 vai mazāk atkārtojumiem. Kāpēc tā? Tas ir nepieciešams, lai nodarbinātu baltās, ātrās muskuļu šķiedras, kas arī atbild par maksimāli pārvietojamo svaru vingrinājumā un eksplozivitāti, un kas tiek nodarbinātas strādājot ar maksimālu un submaksimālu svaru, attiecīgi 70 un 90% no maksimuma. Reizēm tiek piemērotas arī metodes, kad tiek strādāts ar svaru, kas ir lielāks par maksimumu. Tie ir saucamie negatīvie atkārtojumi, daļējais amplitūdas un tam līdzīgi. Bet par to,
un visu pārējo nākamajos sižetos. Kopumā ceram, ka esam snieguši padziļinātāku informāciju par šiem diviem spēka sporta novirzieniem. Un šis ir mūsu viedoklis, kas nebūtu nav uztverams kā dogma, tāpēc, draugi, tikai veselīga kritika. Jāpiebilst, ka mums šī ir pirmā reize, es saprotu, pirmā reize. Tāpēc lūdzu atbalstiet mūs, piespiežot laiku šī video apakšā, kā arī abonēt mūsu kanālu. Nu ko, uz drīz tikšanos, draugi!